Labdien! Labdien visi, kuri mani dzird, redz, klausās un skatās. Kā vienmēr un kā pēc labas tradīcijas es uzreiz jums visiem par to pasaku paldies. Šodien es parunāšu par atsevišķiem politiskiem procesiem Latvijas valsts iekšienē, jo skatot sociālos tīklus, pārsvarā sociālos tīklus kā Facebook, TikToks, Telegrams, Instagram, X un tā tālāk un joprojām, kā arī šur tur dažādās ziņu aģentūrās, ziņu portālos pavīd dažne dažādu subjektu izteikti viedokļi, tajā skaitā it kā pat ekspertīzes, kuru naratīvs ir aptuveni tāds, ka pēc Minhenes konferences, pēc 2 tikšanām Eiropā, kuras organizēja Francijas prezidents Makrons, un pēc Krievijas un ASV delegācijas sarunām Rijadā, tātad Sauda Arābijā, Latvijas politiskā elite strauji met kažoku uz otru pusi un pārkrāsojas, cenšoties pielabināties un atbalstīt Trumpu. Tātad, kā vienmēr, un tas jau kļūst diezgan anekdotiski, Latvijā šajos aspektos viss ir salaists putrā, un šodien cilvēki, kas runā par Trumpu, par Trumpa politiku, paši tajā skaitā vēl pāris nedēļas atpakaļ runāja par kaut ko pilnīgi citu. Bet tā kā man ir vēsturiskas tiesības apspriest Trumpa politiku, es uzsveru vārdu vēsturiskas, jo es biju vienīgais politologs Baltijā, kurš iepriekšējā Trumpa ievēlēšanas reizē paredzēja, es uzsveru vārdu publiski, radio ēterā, Trumpa uzvaru, kā arī es biju vienīgais, kas kā politologs apsveica no Baltijas valstīm tajā laikā prezidentu Trumpu ar viņa uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās. Es uzsveru, ka iet runa par iepriekšējo periodu un termiņu. Un kā arī es biju viens no retajiem, kur uzstājās Latvijas tajā skaitā televīzijā ar partijas uzrakstu par alternatīvu, uz kura bija virsū Donalda Trumpa fotografija, bet tas nedod absolūti man nekādas priekšrocības vai tiesības, bet es gribu uzsvērt, kad ir viedokļu maināmība, kuru mēs šodien novērojam ļoti, un ir viedokļu nemaināmība, vai citiem vārdiem sakot, kad cilvēks ir uzticīgs pats sev un saviem uzskatiem, un to sauc par mugurkaulu. Tāpēc ļoti daudz šie aspekti man, kas šodien notiek publiskā telpā, man šķiet smieklīgi un diezgan ciniski un pat ņirgājoši, jo, teiksim, viens no Donalda Trumpa politikas stūrakmeņiem, tas ir attieksme pret nelegālo imigrāciju, piemēram, daudzu gadu, nedaudz gadu, tur var atrast internetā, tas viss ir, to visu var atrast. Kontekstā es Latvijas televīzijā, piedaloties politiskā diskusijā, izteicu pieņēmumu kā viedokli savu, un man ir tādas tiesības, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam, ka
par tiem nelegālajiem imigrantiem, kuri nelikumīgi šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, robežsardzei ir jāatklāj uguns. Starp citu, to tajā laikā jau darīja Ungārijas robežsardze. To visu internetā var atrast. Tad lūk, šajā raidījumā, kurā es piedalījos, un to raidījumu vadīja viens pazīstams homoseksuālists Latvijas, kā raidījuma vadītājs, tika iesniegta informācija Latvijas valsts policijā, un pret mani tika uzsākta tā saucamā resoriskā pārbaude, vai es neaicinu uz vardarbību, vai tā nav naida runa un tā tālāk. Nācās man ierasties arī pie valsts policijas darbiniekiem un viņiem izskaidrot, ka viņu profesionālās sagatavotības līmenis ir pārāk zems, lai vispār spriestu kaut ko, ne tikai par šiem jautājumiem. Un paskaidroja, ka mūsu valstī ir likums par robežsardzi un ir likums par valsts robežu, kur skaidri un gaiši ir aprakstītas situācijas, skaidri un gaiši definētas, ka, ja attiecīgi robežu pārkāpējs nepakļaujas robežsarga izvirzītām likumīgām prasībām, tad attiecībā pret viņu tajā skaitā var pielietot šaujamo ieroci, kas Latvijas valsts policijai bija milzīgs atklājums, ka tas ir definēts mūsu valsts likumdošanā. Dabīgi, kad tas viss beidzās ne ar ko, bet es vienkārši parādu, kāda ir mūsu valsts politiskā vēsture. Un šodien atkal viena daļa darboņu cenšas parādīt, kad viņi ir vēl trampiskāki par pašu Trumpu, bet šeit ir jāsaprot vairākas lietas. Kad dabistiski, kad ir jautājumi, kurus skata Trumpa un Vensa un Ilona Maska vadītā politiskā, teiksim tā, ideoloģiskā ASV virsbūve saistībā ar nelegālo imigrāciju, ar visādiem genderismiem un tā tālāk un joprojām un visu pārējo un vārda brīvību, bet, un tam visam var piekrist. Bet ir lietas, kuras konkrēti Baltijas un Latvijas kontekstā mums ir jāsaredz citādi, un ja mēs tās saredzam citādi un citi to nesaredz, tad mums ir jāskaidro, kāpēc mēs to redzam citādi, un tāpēc man, piemēram, nav saprotams viena subjekta Alda Gobzeme, kas tagad tur kaut kā citādi saucās, jo, identitātes maiņa, tur ar droši kaut kas galveno kārtībā izteikumi par to, kādai būtu jābūt Latvijas politikai attiecībā uz Donaldu Trumpu. Tādus pašus līdzīgus izteicienus izsaka Rudolfs Brēmaņa kungs, un tāpat tādus līdzīgus izteicienus pie tam kategoriski noliedzošās asās formās izsaka Sandris Točs. Katrā gadījumā Brēmaņa kunga es nezinu, personīgi nepazīstu, jo cilvēkus, kuri no 2013. līdz 2016. gadam izmantojot savu dienestu stāvokli, izkrāp un piesavinājās vairāk kā 102 721 eiro no Latvijas valsts budžeta, pildot darba pienākums vai dienesta pienākums diplomātiskajā dienestā apvienotajos Emirātos. Es tādus cilvēkus, diemžēl, nepazīstu un arī nevēlos iepazīties, bet šī cilvēka aktivitātes ir vairāk kā kliedzošas, tāpēc es viņam uzreiz vēlētos atgādināt vienu lietu. Vēl vienreiz uzsveru vārdu, kad runa iet par Rudolfu Brēmaņa kungu, kad viņam droši, kad ir pazīstama tāda kundze, kuru sauc par Agnesi Zeltiņu, un viņam būtu jāatcerās 3 stūrveida kontakts par atalgojumu, kurā Brēmaņa kungs spēlēja zināmu lomu attiecībās starp Agnesi Zeltiņu un vēl vienu kungu no Pakistānas.
Es domāju, ka viņš mani saprot, par ko es tagad runāju. Tāpēc es varu paskaidrot, ka Latvijas aizsargiem rokas ir ļoti, ļoti garas. Tajā skaitā arī apvienotajos Emirātos. Attiecībā par Sandri Točakungu es varu pateikt, ka es šo cilvēku pazīstu personīgi, es viņu uzskatu par gudru cilvēku, tiešām par gudru cilvēku, un ja šādi cilvēki sāk runāt pilnīgi smuļķības, tas nozīmē, ka tas tiek darīts vai nu par atalgojumu, vai ar mērķi gūt kaut kādus labumus. Un tas pats ir attiecināms uz Aldi Gobzema kungu, lai gan es domāju, ka tur lielākoties tomēr ir problēmas ar baltu pulveru veida vielu. Nu, tie nav visi nosauktie, bet tātad ejam pēc kārtas. Tātad Trumps, Latvija, kā mums attiekties, ko mums darīt, Minhenes konference, 2 konferences Makronā, Krievu, amerikāņu tikšanās Saūda-Arābijā. Redzat, kāda ir lieta. Šodienas izteicieni, piemēram, es konkrēti lasīju Sandra Toča izteicienus par Ukrainas sakāvi. Par Ukrainas sakāvi. Vārdu salikums, ja? Un tas pats viss virmo cauri Rudolfa Breimaņa izteicieniem, tas pats viss virmo cauri Alda Gobzema izteicieniem un tā tālāk. Tas liecina par to, ka šie cilvēki vai nu kaut ko dara par atalgojumu vai kaut kāda veida citiem labumiem vai par kaut kādām pulveru veida vielām baltā krāsā. Bet var pateikt, ka viņi pat šādi tad nav baltā krāsā, bet visdrīzāk ir kristalizēti, tas ir vistīrākais variants, kas var būt, jā. Bet, šodien mēs neiedziļināsimies, kādā veidā tas viss notiek un tiek darīts un izskatās narkotiku tirgū. Bet lieta ir tāda, ja mēs šodien sākam runāt par to, kad Ukrainas sakāvi, par to, ka droši, ka drīz parādīsies izteicieni, ka Ukraina ir uzbrukusi Krievijai, ka Krievi ir aizsargājušies nabagi un tā tālāk, tad tas viss normāla latvieša izpratnē liecina tikai par to, ka šie cilvēki vēlas Latvijas Republikas teritorijā 1940. gada atkārtojumu un aktīvi tam gatavojas. Diemžēl. Tas, ka šāds scenārijs Krievijā tiek gatavots, ir absolūti skaidrs un to absolūti precizēja un izklāstīja savā uzrunā Aleksandrs Gapoņenka šā gada 4. februārī Maskavas apaļā galda konferencē, kuru tur organizēja kriminālu noziedznieks, starptautiskā meklēšanā esošais Ruslans Pankrātovs. Un šajā konferencē tādi personāži, visi, kas atrodas starptautiskajā meklēšanā par smagiem un īpaši smagiem noziegumiem pret Latvijas valsti, kā Samuļa kungs Baltkrievijā, kā Andrejs Mamikina kungs Krievijā, kā dēvētais Ava. Un visiem zināmais kriminālu noziedznieks, pie tam milzīgus pantu apjomā, gan par ekonomiskiem noziegumiem, gan noziegumiem pret valsti un tā tālāk, Sergejs Vasiļevs skaidri izskaidroja mums visiem, kādu viņi redz Latvijas un Baltijas valstu perspektīvu. Tātad šī perspektīva ir sekojošā, ka neskatoties uz to, ka šeit nezvai izdosies organizēt vietējo krievu valodīgo nemierus un sacelšanos, Baltijas valstis tiks bruņotā ceļā okupēts un tālāk pievienots Krievijas federācijai,
guberņu statusā. Un latvieši tiks vai nu deportēti vai izolēti, un latviešu valoda tiks lietota tikai atsevišķās rezervācijās, kurās attiecīgi latvieši tiks nogādāti. Tas viss ir absolūti skaidri, teiksim, kā Krievu fašisma manifests izskaidrots attiecībā par mums un par to, kas mūs sagaida. Un ja šodien Sandris Točs vai Rudolfs Brēmanis vai Aldis Gobzems kaut ko runā par to, kad nevajadzēja palīdzēt Ukrainai, ka Ukrainas situācija nav viennozīmīga. Tas tikai nozīmē to, kad šīs konferences turpinājums un patapinājums Latvijā, kuru organizēja faktiski uz Aleksandra Gapoņenka ideoloģiski izstrādātās bāzes, kuru viņš sauc par Krievu etnocīdu. Tas ir aptuveni Gapoņenka loma šajos procesos ir tāda pati, kā Aleksandra Dugina loma ir Kremļa naratīvos. Tad ir skaidrs, ka šie cilvēki reāli, es uzsveru vārdu reāli, un viņi paši to saprot, gatavo priekšnosacījumus Latvijas valsts de facto likvidācijai. Tas ir absolūti skaidri jāsaprot. Un es šeit nerunāju par dažāda veida krieviskām partijām, kuras šos naratīvus raida pilnīgi atklātā tekstā, kā Latvijas Krievu savienība, kā partija Stabilitātei ar Rosļikovu priekšgalā, kā partija, kuru vada Julijas Ķepaņenko un tā tālāk, un joprojām tas pats par sevi ir saprotams, un par to nevienam izbrīnas nav. Bet redzat, katrā 1940. gadā ir vajadzīgs savs Vilis Lācis un ir vajadzīgs savs Kiršteins, jo tad tas viss labāk izskatās. Tāpēc man ir jautājums Rudolfam Brēmanim, starplaikos, kad viņš nav aizņemts ar tiesas procesiem par Latvijas Republikas valsts budžeta izlaupīšanu, un Sandrim Toča kungam, kā arī kaut kur Spānijā staigājošam, nevar to otro identitāti atcerēties, bet Aldim Gobzemam, kuru no šīm lomām šie kungi piemēro sev. Viļa Lāča, Kiršteina, varbūt Žaņa Spures, kuru. Un ja šie cilvēki nesaprot, kad Ukrainas suverenitātes un neatkarības jautājums ir tajā skaitā Baltijas valstu drošības un mūsu suverenitātes jautājums, un tas viss ir savstarpēji saistīts, tad es varu vienīgi pateikt to, kad ir Latvijā cilvēki, ir vienādi domājoši cilvēku grupas, vienkārši domu biedri, kuri nepieļaus Latvijas valsts iznīcināšanu, gatavošanu Latvijas valsts iznīcināšanai, un kad var sekot dažāda veida atbildes pasākumi. Viss, ko es varu pateikt. Un lai jums jauka un gaiša šī diena un priecīgas brīvdienas. Visu gaišu, uz redzēšanos!